Čau visiem tiem, kas mani jau pazīst. Prieks jūs redzēt, vismaz virtuāli. Bet to īpašo čau šodien es vēlos teikt visiem tiem, kas redz mani pirmo reizi. Noteikti domā, kas es esmu. Mani sauc Elīza, man ir 27 gadi un esmu no Rīgas. Mana nodarbošanās šobrīd es esmu pilna laika mamma savam dēliņam, Paulam, kuram jau ir 7 mēneši. Un nedaudz pastāstīšu par plāniem saistībā ar šo YouTube kanālu. Kā jau varbūt daži noprot, šis YouTube kanāls Konfektes pastāv jau kādu labu laiku, bet šobrīd tas tiek krasi mainīts, jo iepriekš video saturu es veidoju kopā ar savu jaunāko māsu. Tas bija vairāk kā izklaidējoša satura video klipi, kurus mēs publicējām, bet šobrīd kanāls kļūst nopietnāks, tas kļūst pieejams, varbūt interesantāks citai publikai. Tālāk darbošos es viena pati, un visi turpmākie video būs vairāk vai mazāk par un ap bērnu. Tad es vēlos dalīties savā pieredzē. Vēlos uzsvērt to, ka es neesmu pēc profesijas ārsts, man nav nekāda saistība ar medicīnu, bet man ir sava pieredze, kam es esmu gājusi cauri. Tad viss, ko jūs iedomājaties, stāstīšu un gan dalīšos pieredzē ar savu dzemdību stāstu. Pastāstīšu, kas ir vajadzīgs, kā sagatavoties varbūt dzemdībām. Pastāstīšu par to, ko mazajam dot ēst. Viņš jau ir sasniedzis apmēram 5-6 mēnešu vecumu, kad pieniņš vairs nav galvenā ēdiena sastāvdaļa. Pastāstīšu par ratiem, pastāstīšu par pirkumiem, pastāstīšu par pilnīgi visu, kas man patīk, kas man varbūt nepatīk, jo tad, kad es pati gaidīju Paulu, kas man ir pirmais bērniņš, man šī informācija bija diezgan limitēta. Jā, Latvijā ir daži blogi, kas ir tieši tendēti uz bērniem, ko raksta mammas, bet nav šis te video saturs. Vismaz man personīgi vieglāk un interesantāk ir uztvert tieši video saturu. Un tāpēc es ticu, un ceru, ka mani video kādai sievietei vai ģimenēm būs tiešām noderīgi, jo tā informācija ir, informācija par bērnu ir ļoti daudz pieejama angļu valodā, bet latviešiem mums vēl šis te YouTube saturs nav tik liels. Man gribētu šo platformu paplašināt. Ar saviem video es vēlos arī iedrošināt varbūt citas māmiņas piesaisties kameras priekšā un nofilmēt sevi, pastāstīt par savu pieredzi, jo vairāk mums šie viedokļi ir, jo vienkāršāk varbūt mums ir izvēle kāda pirkuma veikšanā vai noderīgi padomi. Bet tad, kad tu pirmo reizi kļūsti par vecāku, tev šīs zināšanas, diemžēl, šūpulī nav ieliktas. Tās visas nāk caur pieredzi, caur padomiem no sev apkārtējiem, tuvākajiem, bet dažreiz ir arī tā, ka varbūt jaunai māmiņai apkārt nav šīs draudzenes, kurām ir mazi bērniņi, un tad sajūta, ka tu esi viens, ka tev nav kam paprasīt padomu. Un es gribu būt jūsu draudzene, kura spēs atbildēt un spēs dot padomu. Tāpēc es ļoti ceru, ka jums mani video liksies interesanti. Un ja jums ir kāds jautājums vai kāda ideja kādam video, ļoti lūdzu rakstiet tos komentāros. Un es centīšos jums palīdzēt. Protams, ņemot vērā to, ka manam bērnam šobrīd ir 7 mēneši, un es vēl neesmu visu zinoša, bet iesācēju līmenī
palīdzēšu. Tā kā novēlu jums jauku dienu, jauku vakaru, kad nu jūs skatāties šo video. Tiekamies! Čau!